Sveiks, lauksaimnieki! Esam atgriezušies Valmierā. Un šis ir pats piemērotākais brīdis, lai izvēlētos jau nākamā gada ziemas rapšu šķirnītes. Visas ir Vigors ziemas rapšu šķirnes, augsta ziemcietība. Tāpat kā mūsu draugam. Pēc sējas reizes, par ko mums ir jādomā par saulēcīgu nezāļu ierobežošanu. Iespējams, šajā laukā mēs esam patentējuši jaunu kailgliemežu ierobežošanas metodi. Es teicu, ka tās zīmes iepriekšējā reizē bija jāizņem ārā. Jā, taisnība tev bija. Sveiks, lauksaimnieki! Esam atgriezušies Valmierā, rapša lauku stūplānā. Un citējot uģi, šādu rapsi sen mēs neesam redzējuši Vidzemē. Tik tiešām tuvojamies sezonas kulminācijai. Un ja zemgalē mēs jau sākam skaitīt dienas, tad šeit varbūt ir dažas nedēļas vēl līdz tam brīdim, kad kombaini iebrauks truvās. Tie jātāšu tev, Uģi, kā galvenajam par šo izmēģinājumu lauku, par visu šo projektu. Kā tev izskatās uz doto brīdī un kā tu vispār kopumā vērtē šo sezonu? Tas, ko mēs patreiz redzam, ir patiesi fantastisks rapsis. Manuprāt, šis izmēģinājums vēl lielāku pārliecību mums ir devis par Vigora rapšu šķirnēm. Atcerēsimies, kāds bija pavasaris. Ar salnām, ar lietiem, nepastāvīgām temperatūrām, mainīgiem laikapstākļiem. Un tas, pie kādiem apstākļiem šīs šķirnes ir attīstījušās un spējušas realizēt savu potenciālu, tas patiešām ir iespaidīgi. Protams, atliek gaidīt vēl kombainu, kas pateiks arī ražas datus, ko mēs iegūsim, bet lauks tiešām izskatās daudz sološs. Bet interesanti arī tas, ko var redzēt tagad pēc tiem lielajiem negaisiem, kas ir gājuši pāri. Jā, šeit lauka gals ir piegūlies tur, kur reāli ir sēklu pārsadz, bet skatoties noteikti no augšu varēs labāk redzēt, viss lielais lauks tomēr stāv. Tas nozīmē, cik Vigoram ir laba arī šī vēldras noturība, ja pat šādos laikapstākļos viņš spēj sev noturēt augšā. Tieši tā. Bet tā kulšana nav vienīgais, kas tuvojas. Straujem soļiem tuvojas arī brīdis, kad uzreiz arī pēc jau ražu novākšanas strauji parādīsies sēmašīnas laukos. Un šis ir pats piemērotākais brīdis, lai izvēlētos jau nākamā gada ziemas rapšu šķirnītes. Uģi, varbūt akcentē īsi tās mūsu galvenās priekšrocības tieši Vigora šķirnītēm. Šim uzdevumam es vēlētos pieiet praktiski klāt. Tomēr lielākoties rapsi mēs neiesējam vienā vai divās dienās. Šis sēšanas termiņš ir reizēm pat diezgan izvilkts, kādi laikapstākļi. Tādēļ no tādas praktiskās puses pieejot sadalītu šķirnes trijās kategorijās. Pirmā grupa būtu piemērota sagrai sējai. Šeit mēs rekomendējam čita un tuba. Šķirnes, kas rudenī attīstās lēnāk, tātad tas arī būs vieglāk noregulēt ar augšanas regulātoriem, nepāraugs un piemērotas tieši, lai uzsāktu sēju. Otrā grupa – pārbaudītie censoņi. Šeit šķirnes 11,70 un 13,10. Šķirnes, kas jau vairākus gadus Latvijā ir zināmas un sevi ļoti labi pierādījušas, ar ļoti labu ziemcietību un tāpat arī augstu ražas potenciālu. Un visbeidzot, trešā grupa – jaunpienācēji 20,40, 20,50, kas raksturojas ar strauju attīstību rudenī, tātad arī izvēloties sējas laiku, šīs šķirnes noteikti nesēt pirmās, atraudzīgas, ar labu ziemcietību, augstu ražas potenciālu un pavasarī tās sāk savu attīstību lēnāk. Tādējādi arī izvēloties vairākas šīs šķirnes, mēs sadalām riskus. Un labā ziņa jums, ka mūsu šķirnes jau ir piegādātas, tā kā dodies pie sava izplatītāja un var atrast Vigora šķirnītes un vest mājās kaut vai rīt jau. Ai, labi. Tas, ar ko raksturojas visas Vigora ziemas rapšu šķirnes, augsta ziemcietība. Tāpat kā mūsu draugam, teicamas ražas un laba izturība pret slimībām. Un, protams, neaizmirstam arī par Clearfield rapšu audzēšanas tehnoloģiju. Šeit šķirnes 12,66, kas ir jau gadiem pārbaudīta un ļoti zināma šķirne, kā arī jaunpienācējs 20,66. Bet tas, ko mēs vēl īstenībā šajā laukā neredzam, tās ir nezāles. Un tik tiešām pēc sējas reizes, par ko mums ir jādomā par saulēcīgu nezāļu ierobežošanu. Un šeit mūsu produktu klāstā tiešām ir spēcīgi risinājumi kā Butizāna Avant, Butizāna Star. Un šeit es mazliet varu oponēt arī sevi, ja pāris gadu apakaļ likās tik tiešām, ka augsnes herbicīdu ēra ir beigusies, ka tos aizstāja jau pēc sadīgšanas herbicīdu, tad tagad skatoties no šīm nezālēm, kas ienāk mūsu sējumos, tās pašas peļastīšu lapsastes, airenes, ar kurām ir pat grūti cīnīties jau rapsī,
tad mūsu risinājumi butizāni tās ierobežo līdz pat 70 un 80%, ko var iegūt efektivitāti. Un tas ir pie minimālās augsnes apstrādes. Ja mēs šo visu vēl apkombinētu ar to, kā mēs kādreiz darījām un rapsi vispār sējām arumā, tad šo efektivitāti uz šīm konkrētajām nezālēm var iegūt līdz pat 90–95%. Un, protams, jāatcerās arī paralēli šīm viendīglapju nezālēm. Butizāni ļoti labi ierobežo arī ļoti plašu divdīglapju nezāļu spektru. Tieši tas ir arī tas, uz ko mēs aicinām, ierobežojam nezāles uzreiz pēc sējas saulaicīgi. Un reāls piemērs ir šis lauks. Butizāna avant lietots uzreiz pēc sējas un pavasarī nav lietots cits herbicīds. Bet vēl viena aktuāla lieta, kas šogad tiešām pēc šiem lieliem nokrišņiem būs aktuāla, tie ir kērgliemeži, kas jau tagad mēs varam redzēt mazos īpatnīšus gan pļavās, gan laukmalēs. Tāpat tās arī jau uz kviešu lapām. Tagad augošiem kviešu lapām ir jau mazie kērgliemeži. Iespējams, šajā laukā mēs esam patentējuši jaunu kērgliemežu ierobežošanas metodi, bet es domāju, mēs paliksim uzticīgi efektīvākam risinājumam Ironmax Pro. Jaunums šajā sezonā drīzumā Agromals platformā parādīsies BASF produkti, ko varēsiet iegādāties par saviem Agromals punktiem. Paldies, ka šajā sērijā bijāt ar mums un tiekamies jau pavisam drīz. Mums gan vēl nav viss. Mums ir jāiet meklēt stabiņu atpakaļ.